skaistajā rītā. Mēs varam plānot, atrast savas vietas. Tiešām ir prieks būt šeit. To, ka labāk ir skaists laiks, un Dievs mums ir svētījis skaists saulēm vasarā. Ir liels prieks būt šeit, savā ģimenē, kur Dievs ir mūsu tēvs. Man liels prieks arī šajā rītā, jo man laicīgā ģimene var būt kopā šorīt ar mums. Ir atbraukuši no īrijas, un man ir prieks arī par to, ka viņi var būt kopā ar mums šajā rītā. Es vēlos, ka mēs šo dievkalpojumu redzētu kā iespēju pagodāt Dievu. Nevis, lai nāktu klausīties uz kādu, nevis, lai nāktu paskatīties, kas jauns ir noticis, bet, ka mēs nāktu pagodāt Dievu, lai mēs dotu visu slavu Dievam. Es domāju, ka mēs šo dievkalpojumu varētu iesākt ar kopīgu lūkšanu. Debes Tēvs, paldies Tev par šo sāmēno dienu, kur Tu mūs esi devis. Tā ir liecība, ka Tu mūs mīli. Tā žēlstība, Tā mīlestība ir neizsakāma liela, Tēvs. Mēs to nespējam novērtēt. Paldies, Dievs, par to, ka Tu mūs mīlēji tik ļoti, ka Tu mūs esi glābis, ka Tu esi nācis un nomirst par mūsu grēkiem, ka Tu esi piedevis mūsu grēkus. Un mēs varam zināt, ka mēs kā Dievi varēsim būt kopā ar Tevi. Es vēlos, Dievs, lai viss, kas šeit notiek šajā rītā, vai tās būtu dziesmas, vai tas būtu kāds vārds, vai kādas lūkšanas, vai kas tas būtu Tēvs, lai tas viss būtu Tev par godu. Lai viss slavu var nākt Tev. Bet tā arī vienākas Tev par to, ko Tu esi darījis mūsu labā. To mēs lūdzamies Jēzus šajā rītā. Amen.
Gibraltārs. Ja godīgi ir, tad es nezināju, ka viņi ir īsti kā valsts atsevišķi, tomēr Anglijas aizjūras teritorija, bet tomēr viņi ir savā ziņā individuāli. Gibraltārs ir Lielbritānijas aizjūras teritorija Pirenēju pussalas dienvidu daļā. Pirenēju pussala tur ir Spānija un Portugāla būtībā, jā. Tur apakšā dienvidos. Gibraltārs ieņem strateģisku nozīmīgu vietu Gibraltāra jūras šaurumā, kas savieno Vidusjūru ar Atlantijas okeānu. Iedzīvotājs skaits Gibraltārā ir ap 30,000, tā kā daudz mazāk nekā Lietuvā. Oficiālā valoda ir angļu valoda, bet sarunvalodas līmenī ir arī spāņu valoda. Cik viņi arī ir ietverti būtībā no Spānijas puses. Valsts teritorija ir tikai 6,8 kvadrātkilometri, ja? Tā kā nepiln 7 kvadrātkilometri valsts teritorija. Ļoti mazīga valsts. Balsoties uz 2001. Gada skaitīšanu, apmēram 78% no valsts iedzīvotājiem ir romiešu katoļi. 7% no valsts iedzīvotājiem ir Anglijas baznīcas pārstāvi. Diemžēl Gibraltārā ir arī diezgan liels skaits mormonu un arī Jehovas liecinieku. Trešā lielākā reliģija ir musulmaņu reliģija ar 4% no valsts iedzīvotājiem, un Gibraltārā arī ir sendibināta jūdu kopiena ar apmēram 600 locekļiem. Lūkšana vajadzības. Tie musulmaņi, kuri dzīvo un strādā Gibraltārā, ir ļoti atvērti pret kristīgo literatūru un pret vēstu par Jēzu. Jālūdz, lai Dievs turpina lauzt šo cilvēku sirdis, un lai Dievs arī aicina vairāk strādāt šajā radījā iespēja laukā, kur musulmaņi, kā jūs teicat, ir ļoti atvērti pret evaņģēliju. Lielākais iedzīvotājs skaits ir katoļi, bet pēdējos gados ir izveidojušās jaunas kristiešu grupas, kuras ir zem Gibraltāra evaņģēliskās apvienības. Šīm grupām ir grūti pasludināt evaņģēliju, jo ir, kā jūs teicat, ļoti liels katoļu pārstāvs, bet šīs grupas sastāv kādas 6-7 atsevišķas grupas, kuras, kad es skatījos viņu mājaslapā, kāpēc viņi tic, patiesībā viņi tic būtībā tieši tāpat kā mēs, jeb tā pašā patīc baptistiem, tā kā savā ziņā kristīgo Gibraltāra evaņģēliskā apvienība ir diezgan, kad teikt, kas ar ticīgu grupu. Katra valsts paskastība ir saņēmusi vismaz kādu kristīgu literatūru. Un arī kristīgajā veikalā tirgo bībeles vairākās valodās. Tā ir diezgan labi ziņa, ka tā valsts ir atvērta. Un viena lieta, kas ir nepieciešama, ir tā vienotība starp šīm mazajām kristiešu grupiņām, ka tomēr lielākā daļa no viņām nāk tieši no kādas no lielās reliģijas un tiek spiestas, ja? Un ir svarīgi, ka viņi nāk kopā kā brāļi māsas Jēzu Kristu. Es pat aizrakstīju viņiem vēstuli šai Gibraltāra evaņģēliskajai apvienībai, lai uzzinātu, cik tad viņiem locekļi ir starp tām 6-7 draudzēm. Es to aizrakstīju nedēļas sākumā, un uz to brīdi atbildi neesam saņēmi, bet pēc neoficiālas informācijas es sapratu, ka aptuveni tur pie 1000 locekļiem starp šīm draudzēm. Par baptistiem šajā valstī informācijas nebija pieejams tikai tik vien, ka tās draudzītes, kas ir daļa no, kā es teicu, Gibraltāra evaņģēliskās apvienības, tic būtībā līdzīgi kā baptisti, tikai viņi tā nesaucās. Ja? Un par latviešiem informācijas nav, tikai tik vien, cik turisti tur aizbrauc kā apskats apvienība. Tā informācija nebija pieejama. Es domāju, ka mēs varam droši vienoties lūkšanā, lai Dievs arī darbojas šajā valstī, kur jau viņš mīkstinājis cilvēku sirdis. Lūksim. Debes Tēvs, mēs par šo iespēju, ka mēs varam nākt un lūgt par mūsu brāļiem un māsām, par arī cilvēkiem, kur vēl tā neprasīs, jebkurā pasaules malā. Mēs varam lūgt un ar pilnīgu pārliecību apzināties, ka tu mūs dzirdi. Un ka tu dzirdi šīs lūkšanas šajā rītā par Gibraltāru Dievs. Un šajā brīdī tu redzi katru cilvēku, kurš tur dzīvo. Tu zini katru cilvēku problēmas, kāds viņa ir ājus tēvs. Tu vari pieskarties. Tu vari viņiem pieskarties. Tu esi tas, kurš redz viņu sirdi tēvs. Es lūdzos, lai tu sūti kādus cilvēkus, uz turien Dievs, kur būtu gatavi pasludināt evaņģēliju arī Gibraltārā tēvs. Varbūt tas Dievs arī kādu dienu sūta kādu no mūsu vidas.
lai piepildītu lielu uzdevumu, ko tu esi teicis, tā kā sanāt evaņģēlī visai radījumā. Tēvs, mēs noliekam šo valstu tavās rokās. Un Tēvs, šajā brīdī vēlos arī aizlūgt par tiem cilvēkiem, kuri ir šeit pat Liepājā, Tēvs, ar slimību, grūtībās un veselības problēmās, Dievs. Tu esi ārsts. Tu esi teicis, ka tas nācis pie neveseliem, nevis pie veseliem. Un tāpēc mēs lūdzam, Dievs, ka tu vari dziedināt, Dievs, un īpaši vēlos lūgt par Dāņu Šķubu, Dievs, kurš ir ļoti smagā stāvoklī, Dievs, un tu zini, kāpēc tas notiek. Tēvs, mēs vienkārši varam lūgt un nolikt arī Dāņu tavās rokās. Un pilnīgi pārliecīgi, ka tu parūpēsies par viņu, ka tu gādās par viņu, ka tu gādās par viņu ģimeni, kas šeit ir, par viņu sievu dzīvi, Dievs, dod viņai drosmi, dod viņai izturību šajā grūtajā laikā, Dievs. Lai ir kāds pat iznākums, Dievs, lai tavs vārds ir pagodināts. Par visu to mēs lūdzamies, Tēvs. Un ja ir vēl kādi cilvēki, Dievs, kurus es varbūt nepieminu šajā rītā, Dievs, tu jau zini. Tu zini katru cilvēku grūtības, Tēvs. Arī tās mēs vēlamies, kā draugus nolikt tavās rokās. Tos Tēvs vēlas lūgt tevi šajā rītā, Jēzus Kristus vārdā. Amen. Šajā brīdī mēs varētu apvienoties kopdziesmās no dziesmu grāmatām un arī iekrām mūsu vārdiem. Pirmā dziesma būs 455. 455.
dod atpakaļ, ko viņš mums ir devis. Bet sāksim sākt nesatoties, brīvprātīgi ziedot, lai atbalstītu Dieva vārdu izplatīšanu arī šeit Latvijā. Šajā brīdī es vēlos aicināt priekšā pašus mazākos. Šajā rītā, kas ir mūsu pārlūkājās svētdienas skola. Droši nāciet priekšā, mēs par jums aizlūksim. Dievs arī svētī, kas notiek svētdienas skolā. Pirmais jau ir. Spriežas. Pēdējā arī
bērni ir žēlstības dāvana, un paldies Dievs par to, ka Tu mūs svētī. Dievs, paldies par šiem bērniem, kur varbūt mūsu vidū, Dievs, Tu viņām no mazām dienām var dzirdēt Tavu vārdu. Dievs, dod to agrā jaunībā, lai varētu iepazīt Tev kā dzīves, mūsu dzīvu pestītāju un glābētājs. Lūdzos es kopā ar Svētdienas skolotāju Tēvs, lai Tu dod gudrību un īstos vārdus, kurus sacīt šiem bērniem, lai tas varētu nākt par svētību. Tēvs, es kopā ar viņiem. Un Dievs, es kopā ar mums šajā rītā, kad mēs klausīsimies Tavu vārdu, Dievs, lai tas aizskar mūsu sirds un iespējams mūsu veselības, Dievs, lai mēs varam pielietot savās dzīvēs. To mēs Tēvs lūdzamies Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Vēlos nolasīt no Mateja evaņģēlija 14. nodaļas, no 15. līdz 31. pantam. Mateja evaņģēlija 14. nodaļa, no 15. līdz 31. Bet, kad vakars metās, viņa mācekļi piegāja pie viņu un sacīja: šī vieta ir tukšnesis, un laiks jau vārs. Atvērt ļaudis, lai tie aiziet miestos un pērk sev ko ēšanai. Bet Jēzus tiem sacīja: tiem nav jāiet projām, dodiet jūs tiem ēst. Bet tie viņam sacīja: mums šeit nav nekā vairāk kā 5 maizes un 2 zivis. Un viņš sacīja: nesiet man tās šurp. Un ļaudīm pavēlēja nosēsties zālē, ņēma tās 5 maizes un 2 zivis, pacēla savus acis uz debesīm, pateicās, pārlauza un deva tās maizes mācekļiem un mācekļu ļaudīm. Un visi ēda un pārēja un salasīja no atlikušiem druskām pilnus 12 grūdus. Un to, kas ēduši, bija 5000, neskaitot sievas un bērnus. Un Jēzus tūlīt lika saviem mācekļiem kā laivām pārcelties uz otru malu, tiekām viņš atlaidīs ļaudis. Un ļaudis atgājās, viņš savrop uzkāpa kalnā dievlogu. Un, kad vakars metās, viņš tur palika viens pats. Bet laiva bija jau jūras vidū, viņi to mētāja, jo pūta pretvērš. Bet gaiļos Jēzus nāca pie tiem pa jūras virsu staigādams. Un, kad mācekļi viņu redzēja pa jūras virsu staigājumu, tie izbijās un sacīja: tas ir spoks, un tie brēcēs bailē. Bet Jēzus tūlīt tos uzrunāja un sacīja: turiet drošu prātu, es tas esmu, nebīsties. Un Pēters viņam atbildēja un sacīja: kungs, ja tu tas esi, tad liec man nāk pie tevis pa ūdens virsu. Un viņš sacīja: nāc. Un Pēters izkāpa no laivas, gāja pa ūdens virsu un nāca pie Jēzus. Bet lielu vētru redzēdams, viņš izbijās un sāka grimt. Viņš brēc un sacīja: kungs, palīdz man! Un tūdaļ roku izstieps, Jēzus viņus atvēra un viņam sacīja: masticīgies, kādēļ tu šaubies? Kāds virves staigātājs? Vīrietis ir, ziniet, tie, kas cirklu staigā pa virvēm, viņi iet pa virvi, dienā augstumā un ar savu ķermeni mēģina noturēt līdzsvaru. Kāds virves staigātājs mācīja kādai jaunai grupai, kur arī vēlējās iemācīties, kā to darīt. Viņš lēnām ar kustībām un detalizēti parādīja, kā to darīt. Soli pa solim, kamēr pārgāja virves otrā galā. Kad kāds no jaunajiem puikām, kurš to gribēja izprovēt, viņš uzkāpa augšā pa trepēm un tad sāka staigāt pa virvi. Viņš lika 1 soli, 2 soļus un nokrita. Kāpa augšā. Lika 1 soli, 2 soļus, 3 soļus un, protams, atkal nokrita. Tur ir tīklis, viņš noķem, viss kārtībā. Un viņš mēģināja vairākas reizes tā, bet katru reizi, lai cik tā viņš tiktu, viņš nespēja pārēt pāri, viņš katru reizi nokrita. Un tad kāds cits puika, kurš bija līdās, viņš teica tam skolotājiem, kurš mācīja pa virvi staigāt, viņš teica: skolotāji, tu mums tas iemācīs, kā pa virvi staigāt. Bet tagad iemāc, kā nekrist. Iemāc mums, kā nenokrist. Un es domāju, ka
Tieši tāpatās arī Jēzus šeit, Mateja 14. nodaļā, šajos 2-3 stāstos. Viņš tikai mācīja tiem, kā ticēt uz Jēzu, bet arī kā neiekrist neticībā, kā nenokrist mūsu gājumā ar Jēzu Kristu. Un tas ir tas, ko Jēzus šeit mācīja. Pirmajā vēstulē Korintiešiem 10:12 ir teikts, tādēļ, ka šķietas stāvam, lai pielūko, ka nekrīt. Ka šķietas stāvam, lai pielūko, ka nekrīt. Mums ir svarīgi pielūkot, lai mēs nekrītam. Mēs apskatīsimies, kā to darīt un kā staigāt, lai nekristu. Patiesībā mācekļi šajā stāstā tika pārbaudīti 3 reizes, un tas viss notika vienā dienā. 3 reizes tika pārbaudīti vienā dienā. Katru reizi viņi krita. Viņi izgāzās katru reizi no šīm reizēm. Tad ir jautājums, cik liela ir tava ticība uz Jēzu Kristu? Cik tu uz Jēzu paļaujies? Vai tu savā dzīves gājumā un savā ikdienas pastaigā ar Dievu, vai tu krīt, vai tu bieži izgāzies? Ticība uz Jēzu Kristu ir kaut kas liels. Ticība ir teikt kalnam, lai viņš pārcēs uz vienu vietu un būtu šokētam, ka tas nepārcēs. Tā ir ticība, ka tu lūdz, ka tu tic uz kādu lietu, ja tā lieta nenotiek, tas ir šokēts. Tā ir ticība. Ja mēs lūgtu, lai kāds pārcēs, visticamāk, ka mēs visi savā sirdī dziļi iekšā ticētu, tad diez vai viņš pārcēsies. Tāda ir mūsu ticība, jo bieži vien. Lielākā daļa mums atzīst, ka mūsu ticība ļoti bieži vien ir ļoti pamāta. Mēs iztērāmies. Bet šajā stāstā no 15. līdz 21. pantam mēs redzam, ka Jēzus prasa, lai mācekļi pabaro pūli, kuru sastāv no 5000 vīriem, neskaitot sievas un bērnus. Visticamāk, tie bija kā 10 000. Ja tur bija vīri, kādiem bija sievas, bērni. Ielas daudzums cilvēku. Jēzus saka šiem mācekļiem, jūs pabarojieties. Citā evaņģēlijā mēs lasām, ka viņi skatās, cik viņiem naudas ir, viņi skatās, kas viņiem ir un ko viņi var atļauties. Šeit mēs redzam, ka tad ir rodās kāds puiši, kurš viņiem iedod tās zivs un maizi. Un mēs redzam, ka mācekļi paši arī bija piekusuši. Viņi teica, ka Jēzus atved šos cilvēkus. Viņi tur bija 3 dienas un viņi nebija ēduši. Bet Jēzus pasaka viņiem, nē, viņi neies prom. Jūs pabarojiet viņus. Jēzus izaicina savus varamos mācekļus. Un viņš saka, jūs pabarojiet viņus. Bet mēs redzam, ka viņi izgāžās pirmajā testā. Viņi sāk skatīties pēc savām kabatām, viņi skatās, viņi apstāsta savas bankas kontus, ja tā bija tajā laikā, ticamāk nebija. Viņi skatās, kas viņiem bija, viņi saprot, ka viņiem nav, un tad uzvedās kāds puiši, kuram ir, un viņi saka, nu neko tas, kas mums ir. Bet viņi jau bija redzējuši Jēzus brīnums, bet viņi vēl neticēja Jēzu. Viņi apstājās savām finansēm, viņi nosprieda, ka viņi to nevar izdarīt. Mēs apstīsimies 3 lietas, un es ātrasies cauri visām 3. Pirmā bija šī, otrā lieta ir no 22. līdz 24. pantam, kur Jēzus saka, Jēzus tūdaļ liks saviem mācekļiem, kā laivā pārcelties uz otru malu, tiekamies viņš atlaidīs ļaunus. Ļauns atlaidīs, viņš savu kāp kalnā Dievu, un kad vakars metās, viņš tur palika viens pats. Bet laiva bija jau jūras vidū, viņi to mētāja, jo būtu pretvēši. Mēs redzam otru lietu šeit. Jēzus tūdaļ liks saviem mācekļiem, kā laivā un pārcelties uz otru malu. It kā vienkārši instrukcijas, kā laivā un pārcelties uz otru krastu. Atceramies, ka mēs pagājušajā reizē skatījāmies par mācekļiem, viņi bija bijuši zvejnieki. Šeit jau viņi ir uzticējušies, viņi ir pametuši savu nodarbošanās. Un viņš sāk pārcelties otrā krastā. Un iespējams, ka mācekļiem rodās jautāt, kāpēc jāpārcelties uz otru krastu? Kas būs otrā krastā? Kas tur ir labāks? Kas nav šeit? Kāpēc tagad? Nāksim. Bet Jēzus viņiem vairāk neko nepasaka. Jēzus vienkārši viņam dod instrukcijas, jūs dodieties tur. Visticamāk, viņš viņus paņēma, atgrūda, teica, tiekamies otrā krastā.
Kas notiek? Mācekļi airē, viņi brauc, visi izskatās labi. Viņi visi pieredzējuši, liela daļa viņiem ir pieredzējuši, kā saka, jūras vilki. Viņi zina, viņi pa naktīm to darījuši. Viņi zina, viņiem kompas nav vajadzīgs, un viņi zina, kur jāveic. Un viņi to dara saviem spēkiem. Tie ir viņi, kas ārā, tie ir viņi, kas brauc stūrīgi. Sākumā bija viegli, viņi bija ieņēmuši kursu gods uz priekšu. Ar laivu braukt, tas bija kaut kas vienkārši priekš viņiem. Bet tas tā nepalika. Kaut kas mainījās. Kļuva nedaudz grūtāk. Pēkšņi iznāca vētra, sāk pūst vējš, palika vien grūtāk airē. Laiva bija vairāk sāk mētāt pa viņiem augšā lejā. Es domāju, ka savā ziņā viņi varbūt tās nojaut kaut kas no kārtībā, jo pēkšņi viss bija kārtība, pēkšņi viss ir mierīgs, un tad pēkšņi sāk pūst vējš un sacījās vētra. Un mēs redzam, kā mācekļi ātri vien krita panikā. Ja mēs esam šo notikumu Marka evaņģēlijā, tad tiek dots vairāk detaļas. Marka evaņģēlijā 6. nodaļā, no 45. līdz 51. pantam ir teikts. Un tūlīt viņš saviem mācekļiem tika kā plānām pa priekšu pārcelties uz Bētzēnu, kamēr viņš ļauts apānest. Un to saprāts viņš gāja kalnā Dievu lūgt. Un kad vakars metās, tad laiva bija jūras vidū, un viņš viens pats malā. Un redzēdams, ka tiem braucot bija grūtības, jo vējš tiem bija pretī, viņš naktī gājos pie tiem nāca pa jūras staigājums un gribēja tiem iet garām. Bet, kad viņi redzēja pa jūras staigājumu, tie noturēja viņu par spoku un iesāka veikt, jo visi viņi redzēja un izbijās. Un tūlīt viņš ar tiem runājumiem saka, turiet droši prāti, es tas esmu, nebīsties. Viņš pie tiem iekāp laivā un vējš nostājas, bet tie pavisam iztrūkušies. Šis ir nedaudz savādāks detaļas, tiek dots kā Marka evaņģēlijā, bet tas ir viens tas pats notikums. Mēs redzam, ka Jēzus redzēdams, ka viņiem ceļā ir grūtības. Mēs redzam, ka Jēzus visu to labi zināja, un viņš to visu redzēja. Bet šis uzdevums nokļūt krastu otrā galā nebija tas grūtākais uzdevums. Tas grūtākais no 3 pārbaudījumiem stāvēja priekšā. Šie 2 bija tādas sagatavošanas uzdevumi. Un mēs redzam, ka brīdī, kad mums liekas arī savās dzīvēs, kad jau ir slikti, jau var sliktāk, kurš nevar būt, un iedomājamies mācekļi jūras vidū, kurš vētra un laivu sāk mētāt, un mēs redzam, ka viņi ir krituši panikā savā ziņā. Liekas, ka grūtākos nevar būt. Tad ļoti bieži ir tādas situācijas mūsu dzīvēs nāk kaut kāds grūtāks lietas, kā lielāk pārbaudījumi. Es jau bieži domāju, nevar būt, ka Dievs ļaus vēl sliktākai lietai notiek. Nevar būt, ka Dievs ļaus vēl trakākiem apstākļiem piemeklēt. Viss tas, ko Dievs tieši mums dara, viņš mums pārvalda, viņš mums trenē izturīt tieši ar šīm grūtībām. Un patiesībā ir tā, ka cilvēks tā radīts, ka tikai un vienīgi caur šiem grūtiem mirkļiem, caur šiem pārbaudījumiem, lielākie brīnumi var notikt mūsu dzīvēs. Tad, kad mēs ejam cauri grūtībām, un mēs uzticamies Jēzu, mēs lūdzam, lai Jēzus palīdz, notiek brīnums, ko mēs ar saviem spēkiem neesam varējuši piedzīvot, jeb radīt. Bet tad, kad mēs lūdzam Jēzu, un viņš nāk un risina mūsu problēmas, viņš to dara. Ļoti svarīgi lieta var atcerēties, tad, kad mēs esam grūtībās, kad mēs esam pārbaudījumos. Un mēs krītam, mēs domājam, ka es esmu pilnīgi viens palicis. Es varu atcerēties, ka ir kāds, kas par tevi domā un kurš par tevi lūdz. Kā es domāju, par ko runā 22. pants? Jēzus atlaicis savus mācekļus, pavēlēs tiem kā laivā pārcelties uz otru malu. Tiekams, viņš atlaidīs ļaudis. 23. pants, un ļaudis atlaidis, viņš savu uzkāpa kalnā Dievu lūgt. Kā es domāju, par ko Jēzus lūdz Dievu? Iespējams, ir vairākas lietas, par ko viņš lūdz. Viņš varbūt lūdz par tiem cilvēkiem, kuri viņš atlaida, visticamāk. Viņš to darīja, viņš varēja vairākām lietām lūgt. Tad es domāju, ka Jēzus ļoti labi apzinājās, kas stāv Jēzum priekšā, kas stāv mācekļiem priekšā. Viņš zināja tajā brīdī, kad viņš atgrūda viņus no krasta un teica, tiekamies otrā galā, viņš zināja,
ka viņus ceļā sagaidīs grūtības. Ja es atklāju ļauts un gāju kalnā Dievu lūgt, un Jēzus lūdz par to, es esmu pārliecināts, ka viņš lūdz par to, lai mācekļi nebūtu mazticīgi, lai mācekļiem būtu ticīgi paļauties uz Jēzu, lai viņi nešaubītos. Tas bija pārbaudījums, kurš viņiem bija jāiztur. Jēzus par mums lūdz pārbaudījumus. Viņš mūs neatstāj vienus. Viņš grib mūs izvest cauri mūsu dzīves vētrām. Bet interesanti lieta, kas notiks tālāk, ir tas, ka tie grūtākie pārbaudījumi nav tad, kad Jēzus nav klāt, bet tieši tad, kad mēs esam ļāvuši mūsu bērniem un pagātnes izgāšanām ņemt virsroku, pat tad, kad Jēzus mums ir līdzās. Un tas ir tas, kas notika mācekļiem, kad viņi ieraudzīja Jēzus nākot pa jūru. Ļoti bieži vien mēs savas pagātnes neveiksmes nesam sev līdzi un neļaujam Jēzum viņus paņemt no mums. Mēs redzam šeit, kad Jēzus nāk pa jūru staigādams viņiem pretī, viņš saka viņiem paši negaidītākos vārdus, kāds viņš viņiem saka paši gaidītākos vārdus, kāds mēs kad vēlamies dzirdēt grūtību laikā. Jēzus saka, es tas esmu, nebaidieties. Tie vārdi, kurus mēs gribētu dzirdēt, tad, kad mums ir grūtības, tad, kad mēs ejam cauri vētram. Un Jēzus šeit pasaka, es tas esmu, nebaidieties. Un kas notiek tālāk? Mēs redzam, ka neviens neko nesaka no mācekļiem ierauga. Viņi pārbījušies. Marka evaņģēlijā mēs lasījām, ka mācekļi saka, tas ir spoks. Bet mēs redzam, ka pirmais, kurš atkal reaģē, kā jau mēs to skatījāmies pagājušajā nedēļā, ir Pēters. Pēters atkal pirmais tas, kurš reaģē uz šo notikumu. Pēters, un mēs redzam, ka Pēters šeit tomēr šaubījās, jo viņš nebija pārliecināts, ka tas ir Jēzus, bet viņš vismaz uzdrīkstējās, ko sacīja. Atšķirībā no pārējiem mācekļiem. Es domāju, ka bieži vien studēju, mācekļu dzīvi par to, kā vienmēr situācijām reaģē Pēters, vienmēr nav doma, ko darīt mācekļiem, nebūtu Pēters viņa vidū. Kurš būtu tas, kurš kaut ko sacīja pirmais? Ja Pēters bija vienmēr pirmais. Bet Pēterim bija vēlme ticēt. Pēters gribēja ticēt uz Jēzu. Un es domāju, ka tas ir labs sākums, kad mums ir tā vēlme. Mēs, kad tiekam izglābti, pirms mēs pieņemam Jēzu kā savu glābēju, mums rodās tā vēlme ticēt. Mums rodās vēlme, varbūt aiziet uz kādu dievkalpojumu, man jāaiziet. Tas jūt, ka man tur, varbūt es varēšu kaut ko dzirdēt priekš šos vēstās. Mums rodās tā vēlme, tā vajadzība, mēs atnākam, un ja mūsu sirds ir atklāta, tad Dieva vārds runās mūsu sirdī, un pienāk laiks, ka mēs pieņemam Jēzu par savu glābēju. Bet tas viss sākās ar vēlme ticēt. Pēterim bija tā vēlme. Bet mēs redzam, ka pārbaudījums bija tikai sācies. Pēters saka uz Jēzu, Jēzu, ja tu tas patiesi esi, ja tas patiesi esi tu, tad ļauj man nākt pie tevis. Mēs redzam, ka Pēters paņem savu ticību, viņu uzliek uz Jēzu Kristu. Viņš viņu uzliek, un viņš saka, ja tu tas esi, tad ļauj man nākt pie tevis. Ja piefiksēja, ka pārējiem mācekļi kā mēr, viņi stāv un nesaka, viņi brīnās, viņi skatās, vai tiešām Pēters kāps ārā no mājas, bet tiešām viņš ar rokām pieturēsies pa bortu un ar kājām pārlieks pāri māju. Bet tiešām tas ir tas, ko viņš darīs. Bet interesanti lieta ir tā, ka mēs šeit varam redzēt divus ticību veidus. Pēters, viņš ir tas šaubīgais, viņš ir kā šaubās, viņš nav pārliecināts, ka tas ir Jēzus. Viņš saka, ja tu tas esi. Viņš ir kā šaubās. Bet tomēr viņš ir gatavs riskēt pat ar savu dzīvību. Iedomājieties, ja tas nebūtu Jēzus, tas tiešām būtu spoks, tas būtu kāds ļaunais karš, kurš staigā pūdens visu. Pēters izkāp dārā no laimes, viņš būtu tā kā akmens uzreiz lejā. Vētras laikā viņa ātri neskalot kaut ko prom. Bet viņš ir gatavs riskēt, uzticoties pārdabiskām lietām, lecot ūdenī, cerībā, ka Jēzus viņu nepieļaus. Un tad ir tā otra ticība, mācekļu ticība, kur ir rezervēta. Viņi ir viņi ir uz sevi ceroši. Ja es neesmu pārliecināts, tad nē, es neriskēšu. Pārējie mācekļi gāja, viņi meklēja palikt drošībā. Viņi nekāp ārā ārpus savas komforta zonas. Viņi nespēr šos ticības soļus. Mācekļi varēja teikt, Pēter, pagaidi, es iešu ar tevi Jēzu, ja tu tas esi, tad ļauj manu Pēterim esi.
redzam, ka šeit ir divi veidi ticības. Bet iedomājieties to situāciju, Pēters bļauj uz Jēzu, Jēzus jau nestāv tur patās metros dāļus, Jēzus kā gabaliņu nostāv, un Pēters un Jēzus, ko atbild Jēzus, viņam Jēzus, visticamāk skaļi kliegdams, jo būs vējš un vētra un lietas, šjakstās un viss notiek. Ir nakts, tums, īstacēt nevar, varbūt tas jau lēnām saulīt sāk lēt, ja, kā esmu parādījās. Un Jēzus viņam bļauj, nāc, Pēteri, nāc, viņš bļauj viņam, lai varētu pārdekt vētru. Un kad ir Pēters? Viņš iet. Viņš redz pāri laivas malā ūdenī, un viņš iet pa ūdens virsmu. It kā viņš staigā pa zemi. Vienīgi atšķirība bija tā, es pieļauju, ka viņš šūpākās sniedz ar viņiem. Bet viņš nesniedz. Bet. Bija vēl tāda grāmata, kur vienmēr ir tāds vārds bet. Vienmēr ir bet. Matei 14:30. Bet lielu vētru redzēdams, viņš izbijās un sāka klimt. Viņš brēca un sacīja, kungs, palīdz man. Lielu vētru redzēdams, Pēters izbijās. Pēters sāk aptvert, ko viņš dara. Pēters bija pagājis, visticamāk, kāds solis, uz laivas. Viņš sāk aptvert, kas ar viņu notiek. Viņš staigā ūdens virsmu. Loģiski, ka tā ir pārdabas lieta. Pēters ne tikai staigā par ūdens virsmu, kādā vannā vai ezerā, kur ir mierīgs, viņš staigā pa bangojušu šūs viņiem. Pēters jūt, kā būtu vējš, viņš jūt, kā viņš garstās ūdens lāsas virsmu no viņiem, kur atcitās pret laivu. Viņš visu to jūt. Vējš būtu viņu mētāji. Un viņš iet jau kāds sojas prom no laivas, viņš paskatās, ka Jēzus ir tur un laiva ir šeit. Viņš sāk aptvert, kas ar viņu notiek. Un tas, kas ar viņu notiek, ir kaut kas nereāls. Bet Pēters sāka slīgt kā akmens, ko iemet ūdeni. Viņš vienkārši sāka slīgt. Un ir 3 iemesli, kurus vēlas apstīties ātri. Kas ir tie iemesli, kāpēc kristieši nespēja vienkārši staigāt ūdens virsmu? Pārnestā nozīme. Kāpēc kristieši nespēja pilnīgi līdz galam uzticēties Jēzum? Vienmēr pienāk brīdis, kas dod ticību. Ticība atceļ uz Jēzus Kristu, mēs sākam paļauties uz saviem spēkiem, un mēs krītam. Līdz ko Pēters paņēma savu fokusu no Jēzus, viņš sāk krīt. Un pirmā lieta, kas ir, kāpēc mēs nespējam staigāt, ir lepnums. Ziniet, interesanti tas, ka tad, kad Pēters pārkā pāri portam, viņš patiesībā domā, ka viņš ir tas, kas staigā ūdens virsmu. Viņš bija tas, kurš iet, viņš domā, ka viņš ir tas, kas to dara. Bet viņš nevarēja pat iedomāties, ka tas ir Jēzus, kurš viņu tur, ka tas ir Jēzus, kurš dara visu, lai Pēters nesniegt. Tas ir Jēzus, kas viņu notur uz ūdens virsmas. Bieži vien mūsu dzīvēs, tad, kad mēs ejam cauri kādām grūtībām, iespējams pat līdz 99% no savām grūtībām, un mēs esam izgājuši cauri, mēs domājam, ka tie esam mēs, kas esam izgājuši cauri grūtībām. Mēs aizmirstam, ka tas ir Jēzus, kas mūs nes. Mēs visi zinām, ka ir tāds stāsts par to, ka mūsu dzīve ir kā pastaigā ar jūras malu, kur mēs ejam, var redzēt mūsu pēdas, un tad mēs blakus redzam Jēzus pēdas, ka mēs ejam rokā ar Jēzu. Un tad, kad nāk grūtības un mētas, es ļoti bieži vien uzdedu jautājumu, un mēs redzam tajā karikatūrā, ka tur ir tikai viens pēds. Mēs sakam, redz, Jēzus man ir atstājis. Es dabūju viens pat lietas caur no grūtībām. Neko atbild Jēzus, Jēzus saka, tās nav tavs pēds. Tas ir manas pēds. Es tev nesu uz rokām caur tavām dzīves mētām. Un tas ir tas, kas notiek arī šeit. Mēs ļoti bieži vien aizmirstam, ka tas ir Jēzus, kas paveic tavās brīnums mūsu dzīvēs. Un nav svarīgi, cik gudrs, cik spēcīgs, cik spēcīgs, cik gudrs, cik varans, cik spējīgs tu esi. Bez Jēzus tu esi nekas, bez Jēzus mēs visi slīkstam. Pilnīgi visi. Pat paši labākie cilvēki, paši reliģiskākie cilvēki, paši vislaipnākie, visdodošākie. Jebkurš cilvēks bez Jēzus noslīgs mūsu dzīves vētrās. Bet Jēzus nav svarīgi pilnīgi nekas. Bez Jēzus mēs esam pazuduši. Tas, ko mēs skatījāmies ar pagājušajā dienā. Bez Jēzus mēs esam pazuduši. Otrs iemesls, kāpēc
kristieši nespēj staigāt pa Pētrām, bet tāpēc, ka mums ir novērsta uzmanība. Un šis ir ļoti, ļoti svarīgs punkts. Es gribu, lai mēs piešķiram ļoti lielu uzmanību. Tā ir novērsta uzmanība. Pēters pieļāva vienu ļoti lielu kļūdu brīdī, kad viņš bija uz bangojošas jūras, brīdī, kad viņam bija jāuzticās Jēzus, savādāk viņš slīdst. Viņš pieļāva vienu ļoti lielu kļūdu. Bet ticība uz Jēzu tika novērsta, ja nomainīta ar bailēm, kuras izraisīja Pēteru. Kā mēs to varam attiecināt savā dzīvē? Tad, kad mēs sastopamies ar kādām ētām mūsu dzīvē, kādiem pārbaudījumiem, un mēs sākam, un mēs beidzam savā sirdī teikt, es nezinu, vai Jēzus, vai ar Dievs varējuši iziet cauri, man laikam pašam jāsāk rīkoties. Un, kad es skatos uz situāciju, nav loģiski, nekas nenotiks, nekas nemainīsies, man pašam kaut kas jādara. Tajā brīdī pats svarīgākais, ka mēs nenovēršam savas acis no Jēzus. Bet šo kļūdu pieļāva Pēters, kad viņš izkāpa no laivas uz ūdens. Apstākļi jau nemainījās. Pēteri jau ar to nesamazinājās. Viss bija pa vecam. Tajā brīdī, kad Pēteris spēja pirmo soli pāri vētram, tas jau nebija tā, kad uzreiz viss ūdens bija tā kā basēnā. Apstākļi apkārt nemainījās. Viņš šā vai tā staigāja ūdens virsmu. Bet tajā brīdī, kad Pēters ar savām acīm un savu prātu sāk novērtēt situāciju, kurā viņš atrodās, viņa fokus pazuda. Viņš novērtēja situāciju, viņš mēģināja saprast, kas notiek. Un ziniet, kas notika? Viņa izmērs, vēja ātrums nesamazinājās. Kā jau es teicu, vējš pūš, vējš šūpojās. Nekas nemainījās, izņemot Pētera fokusu. Pētera fokus mainījās. Pētera fokus no Jēzus tika paņemts projām, un viņš uzlika visu savu fokusu uz šīm problēmām, uz šo vētru, kas viņam bija jākārt. Un tajā brīdī, kad viņš to izdarīja, viņš nāk grimt. Savās attiecībās ar Dievu, savās attiecībās ar Jēzu, mēs sākam krist tajā brīdī, kad mēs paņemam mūsu fokusu. Novirzīt uzmanību. Mūsu uzmanība tiek novirzīta. Ticība nemaina apstākļus tev apkārt. Bet ticība būs pacēt pāri par visiem viņiem, pāri par visiem vējiem, pāri par visām vētrām, kuras mums ir apkārt un kurās mēs esam iekšā. Interesanti tas, ka tad, kad ir viesuļu vētra un tie viesuļi nāk, tad pat mierīgākā vieta ir pašā vidū, pašā vētras vidū. Bet ir svarīgi, ka kad mēs esam pašā vētras vidū, tas būs pilnīgi mierīgi. Tieši tāpatās kā viesuļu vētra pašā centrā. Ja Jēzus būs mūsu sirdīs, ja Jēzus būs mūsu dzīvēs, ja mūsu fokus būs uz Jēzu Kristu, nevis uz tā vietām, kas mums mīļo apkārt. Bet tas ir apbrīnojami, cik spēcīgs var būt mūsu dzīves vērtus. Mēs teiksim, man ir tāds dzīves vērtus. Kas Pēterim tad tur bija? Viņam tur nekas traks nebija, mans dzīves vērtus ir vienkārši ārprātīgs. Vai kas notiek? Vēl apbrīnojamāks ir tas, cik mūsu dzīves var būt piesātināts ar visām lietām, ka vētras laikos mēs bieži vien nespējam saraudzīt Jēzu, mēs nespējam viņu ieraudzīt. Mūsu dzīves ir piesātināts ar kaut kādām lietām, ka mēs neredzam. Tur ir bloks priekšā, mēs nevaram ieraudzīt Jēzu, jo kaut kas stāv starp mums un Jēzu. Un kas tās ir? Tas var būt televizors, kurš ir ieslēgts visu dienas garumā, katru dienu ieslēgts televizors. Fokus visāk ir uz kaut ko citu. Mums nav protams un brīdi. Braucot mājā no darba mašīnu. Mēs ieslēdzam rādio, lai nebūtu jāpavada laiks klusumā. Mēs vienmēr kaut kādas lietas noliekam starp mums un Jēzu. Arī tie cilvēki šajā rītā un šeit, viņi ir devuši kaut kādām lietām priekšroku, nevis lai būtu šeit, kopā ar draudzi, bet lai būtu kaut kur citur. Varbūt tas viņa citādi iekalpojumā. Viss ir kārtīgi, bet varbūt tās ir fokus zudis un viņa fokus uz doto brīdi kaut kur citur, nevis lai būtu kopā šajā rītā ar Jēzu. Kas ir tas, kas mūs attur? Iedomājies tādu ilustrāciju, ja mums būtu māja Gibraltārā, kalna augšā, skaists skats uz jūru. Uz vienu pusi mēs veramies, tur ir
vidusjūru, uz otru pusi mēs skatāmies ar Atlantijas jūras skaists skats. Un tad, kāda būvniecības kompānija sāk celt daudzstāvu māju starp tavu māju un skatu uz jūru. Un tu skaties, kā katru dienu, ķieģelis pēc ķieģelīša, tev sāk pazūt skats uz jūru. Kas notiek, ko tu darīji? Tu ieņem ar personām, darīt visu, kas notiek šitas. Šeit ir mana vieta, šeit ir mana māja, kāpēc viņi tur ceļ priekšā kaut kādu vēl vienu māju? Mans skats tiek bloķēts. Mēs darījām daudzas lietas, mēs mēģināt iet tiesāties, mēģināt darīt, ko mēs varētu, lai tikai kāds neuzbūvētu māju priekšā mūsu skatam uz šo skaistumu. Bet ļoti bieži vien tas ir tas, ko mēs atļaujam savās dzīvēs. Mēs atļaujam dzīves lietām vai kaut kādām nodarbošanām vai vienalga vai ikdienu vai kas tas būtu, mēs ļaujam viņam atnākt priekšā starp mums un Jēzus Kristu, atnākt starpā starp mums. Mums vajadzētu būt nikņiem no vienas puses uz to, ka gandrīz kas vienkārši spēj pieiet priekšā starp mums un Dievu. Vienkārši. Tas, kā mēs plānojam savu dienu, tas, kā mēs plānojam savu nedēļu. Es ļoti bieži vien saplānoju, un es zinu pēc sevī, tāpēc es to varu teikt, ka ļoti bieži vien saplānoju pēc tām lietām, kas ir jāizdara. Ļoti bieži vien tas paņem visu 25 stundas diennaktī, un tad mēs brīnamies, kur ir laiks Dievam. Ļoti bieži vien nav, tāpēc, ka prioritātes netiek saliktas pareizi. Ar mūsu svētdienas aktivitātēm, ko mēs izvēlamies darīt svētdienā, mēs izvēlamies aiziet, šodien paiskaistais laiks, te baznīcā negribu sēdēt, aiziešu jūru, vai es vakar vai vēl liegāju gulēs, šodien labāk pagulēšu. Jauniešiem, es šodien paspēlēšu PlayStation vai Xbox. Es zinu, ka vecākāni cilvēki nezinu, kas tas ir, bet jaunie zina. Vai pastīsimies kādu filmu, kādu video. Sievietēm ļoti bieži ir tās varbūt romānu grāmatas, kurš mēs izvēlamies lasīt, cik skaisti grāmata, un tā man tā aizrāma, mēs nekā neatveram Bībeli. Vai tā varbūt kādu pieaugušo kanālu, pieaugušo žurnāls, kurš mēs šķirstam. Tavu aizņemtību, tavu ikdienu, jaunu lasīšanas zīmes un aizņemtību. Mēs neatveram laiku. Kas ir tās lietas, kurām mēs ļaujam nāk mūsu starpā? Attiecībās mums ir Dievu. Kārlis šajā rītā stāstīja pieaugušo svētdienas skolā par Charles Spurgeon, mācītāju 19. gadsimtā. Abrīnojams lietas Dievs ir darījis caur viņu. Un viena lieta, ko viņš teica, ka nekas nedrīkst ienākt mūsu attiecībās ar Dievu. Mēs tā ir kas notika, cik daudz mums tā būtu, mēs nedrīkstam pazaudēt attiecības ar Jēzu Kristu, jo līdz, ko mēs pazaudējam to saikni, līdz, ko mēs atrodam citas lietas svarīgākas par attiecībā ar Jēzu Kristu, viss pazūd. Jēzus nekad neatļaus būt dalītam. Vai nu viņš būs mūsu kungs, vai viņš nebūs mūsu kungs. Un to es svarīgi saprast, un tas ir tas, ko Pēters šeit stāstā. Mēs redzam, ka Pēters ļauj kaut kādām lietām nākt starpā starp viņu Jēzu. Mēs varētu teikt, jā, bet tas jau ir tiešām nozīmē, viņam bija tiešām vērti un tā. Bet es domāju, ka mēs par to, ja Bībele ir unikāla, tad mēs no viena stāsta Bībeli varam skatīties gan tā, ja kurā veidā iegūt patīkam pielietojumiem tam. Kas ir tas, kas spēj novirzīt tavu uzmanību no Jēzus? Skaists sievieti? Vai skaists sievietes bildi internetā vai žurnālā? Vai tas ir skaists vīrietis? Muskuļos puisis, vai tās ir dārgas ātras mašīnas, vai tā ir daudz naudas, vai tās ir daudz klējas? Kas tas ir? Kas ļauj? Slavu, uzslavu, aplausu. Kas tas ir? Tavu draugu, tavu vienaidnieku. Kas ir tās lietas, kas ļauj tev izdarīt? Varbūt tas ir tas, kas stapanais grēks, kur tu nevēlas nožēlot. Varbūt tas ir kāds grēks, kur tu zini, jā, tas nav labi, bet tas ir šitī patīkami. Ir svarīgi, ka mēs izvērtējam tās lietas, kas ir tās, kas stāsta mums un Jēzu. Kas ir tas, ka tu ļauj ienākt ar tevi un Jēzu? Vienalga, kas tas ir, tu slīgs kā Pēters, kurš zaudēs ar ticību, esot uz malnojušās jūras. Un trešā lieta ir, Pēters bija nobijies. Pēters bija noteikti redzējis vai dzirdējis, kā noslīgst zvejnieki jūrā. Viņš to bija redzējis, viņš bija zvejnieks. Iespējams, ka viņam
Kādu dienu nākot uz darbu, viņš teica, klausies, tas Kārlis, kurš vakar izgāja, nepārnāca. Bija vētra, viņa nomādījās, un viņa jau nav redzēta nedēļa. Iespējams, viņš to bija redzējis. Mēs visi to ļoti labi zinām, mēs dzīvojam ar Liepājas, ik pa laikam vētras nākot dzirdam, kā kāds kuģītis nav atgriezies. Un mēs zinām, ka viņš ir. Pēters bija ārpus laivai tajā brīdī. Iespējams, viņš bija pusceļācies un bija vēl to neatprāts, cik tā viņš bija ticis. Bet viņš sāka apjēgt, kas varēja viņu notikt. Tajā brīdī viņš sāka slīgt. Ījam vēstulē 3. nodaļā, 25. pantā ir teikts, šausmas, kuras es bijos, ir mani aizsniegušas. Tas, no kā es vairījos, ir mani sagrābs. Savā ziņā Pēters to varēja teikt arī par sevi. Iespējams, ka tajā brīdī, kad viņš kāpa pāri laivai un kad viņš beidz runāt ar Jēzu, tās šausmas, par kurām viņš varēja domāt, es domāju, bija skaidrs. Es noslīgšu. Un tajā brīdī, kad viņš sāka slīgt, tās šausmas, no kurām viņš bijās, pirms viņš kāpa pāri laivai, viņi bija noķērušas, aizsniegušas. Tas, no kā es vairījos, ir mani sagrābs. Bet ir parasts bailes un bailes, kuras ir fatālas, kuras var izbeigt tavas attiecības ar Dievu, ja tu neusticies viņam. Tāds labs piemērs. Lecot no tramplīna, mēs ar Mārku bijām Kandavēlā, Mārku Kozlovski. Un mums bija baigais izaicinājums. Tur ir tāda pārvieta uztaisīt par tramplīnu. Man patīk laikam augstumiem. Bija tāda interesanta lieta, tur viens tramplīns, kurš ir metra augsts, viens tramplīns, kurš ir 2 metrus augsts. No tā metra jau mierīgi var ielikt, jau nav ko darīt. Baigais varmons jūtos, no 2 metru arī var ielikt, ko ir runa. Un tad nāk, es nemaldos nākušas tramplīns, kurš ir 3 metri. Nē, 5 metri. Pirmais 5 metri, jā, pareizi. Nāk, tramplīns ir 5 metri, tu nostājas un stāv. Tā bailīgi paliek, tā kā tu redz ūdens, tur ir dzīvši, tā viss kārtībā, bet diezgan viegli tu pārlec pāri, nav problēmas, ko tu patiesībā no tā 5 metri. Bet tu uzkāp uz nākošo, viņš 7 metri. Un aizēju no apakšas, skaties, kāds nav baigi augsts, bet no augšas pasties nevar nolikt. 5 minūtes paiet stāv, 10 minūtes paiet stāv. Un tajā brīdī, kad tu visas lec, tu pārlec ar soli pāri un tu krīt. Un tās sekundi 2 varbūt, cik tu krīt, tās tāds bailes iekšā tāds, kas būs, tajā brīdī, kad nokrīt ūdenī, un tu izlec ārā, un tu jūties ļoti labi, un tev vairs nav baile, tu vari izpildēt ārā, viss kārtībā. Un tad ir augstākais tramplīns, 10 metri. Un es Mārtam saku, jā, mēs noteikti ielisim, kad braucam uz viņam. Es uzkāpu, nebūsim, šodien nebūsim. Nevarēja pārvērt tās bailes. Vai arī braucot ar lidmašīnu, paceļamies un esam gaisā, un es, kad es lidojos, es ļoti bieži vien domāju tajā brīdī, skatos tur vaļā redzēt, kad valsts varbūt lido ūdeni, kad kuģis brauc, es ļoti augstu tajā brīdī, kad tu lido. Es šeit tad iedomājos, kas būtu, ja tagad pēkšņi apstātos dzinēji, vai sāk krist. Tās bailes, kad tu krīti, tu pilnīgi neko nekontrolē. Tās bailes ir tādas, ka vienīgais, uz ko tu vari paļauties tajā brīdī, kamēr vēl motori iet, ka tu vari paļauties uz Jēzus Kristu. Tas ir vienīgais. Es saku, ka Dievs nav paredzējis man nomirt lidmašīnas katastrofā. Tu ceri, ka Dievs tev paglābs. Un tiešām varētu ar Pēters šajā brīdī, kad viņš bija uz ūdens, es pieļauju, ka viņš drausmīgi baidījās, viņš staigā ūdens virsmu. Tas nebija notikums, ko jebkurš cits mēstis varēja izdarīt. Bailes ir pretstats ticībai. Tieši tāpatās, ka tums ir pretstats gaismai. Bailes ir pretstats ticībai. Un no kā tad mēs baidamies? Kā mēs atļaujam ienākt starp mūsu attiecībām ar Dievu? Ka neiespējamās lietas tavā dzīvē pārstāv notikt, kad mēs ielaišam tās lietas brīnumus nenotiek mūsu dzīvēs. Kas ir tas, no kā mēs baidamies? Mēs ļoti bieži baidamies no tā, ka mums izsmies. Mēs nepastāvam līdz galam. Es negribu piedzīvot to, kā Nika tev izsmien par tevis apsaukā, par kaut kā, ka tu esi Jēzu ticis vai kaut kādas tādas lietas. Un no tā bailēm, ka tu nobaidies no Jēzus, kaunies no Jēzus, tad
šīs neiespējamās lietas tavā dzīvē pārstāja notikt. Varbūt tas tu baidies zaudēt savus draugus, vai savu darbu, vai savu ģimeni. Tev liekas, ka, ja es publiski paziņošu vai kaut kādā veidā ar savu dzīvi, ar saviem darbiem vai vārdiem, es pasludināšu, kad es ticu Jēzum, ar ko tas var beigties. Es zinu, kad ļoti labi es to zinu savu piemēru, man sieva lieta, kad viņa tika klāta, zinot, kāda viņai bija draugi pirms tam. Tas bija interesanti, cik īsā laika posmā viņa pazaudēja būtībā 99% no draugiem, kas viņai bija pirms tam. Paldies Dievam, Dievs neatstāja tukšums, viņš viņus aizpilda ar patiesiem draugiem, ja? Varbūt tās ir bailes miet, varbūt bailes no vientulības, ja nav, kas tas ir. Es nezinu, ka Pēters šī pārbaudījuma atļāva sev nopietnē. Neskatoties, ka viņš bija daudz tuvāk Jēzum nekā pārējiem mācekļiem. Viņš bija tas, kurš staigā ūdens virsmu. Viņš bija tuvāk Jēzum. Neskatoties to, ka viņš jau bija nogājis kādu gabalu ūdens virsmu, viņš nobijās. Bet mums ir jādod savu veidu atzinību arī Pēterim. Mēs redzam, ka Pēters gribēja ticēt, ka Jēzus vienmēr ir blakus, it īpaši mūsu dzīves grūtajos brīžos. Viņš gribēja tam ticēt. Pēters vēlēs zināt, vai ir iespējams piedzīvot neiespējamo. Viņš to vēlēs zināt. Viņš vēlēs zināt, vai tiešām mēs pārkāpjam pār lēmām un ņemot vērā, ka tas ir Jēzus spēj staigāt ūdens virsmu. Viņš to vēlējās. Zināt. Neviens cilvēks, starp citu, vēl nav staigājis par ūdens virsmu, izņemot Pēteri. Mēs neviens to neesam darījuši, izņemot ziemā, kad ūdens ir sasāls. Bet ziemas laikā ledus nemētājas, mēs zinām, ka tā bija jūra, tā bija vaļā jūra, tā bija vētra. Pēters staigā burtiski pa šķīdu ūdens visu. Un pats labākais, ko mēs varam ņemt no Pētera, Pēters zināja, uz ko saukt, pēc kā saukt uz palīdzību. Viņš zināja arī, kā to darīt. Pēters tajā brīdī, kad viņš slīk, viņš neteica, debes Tēvs, tu, kas esi radījis zemi, un tev ir viss vara, tu redz, kad es slīkstu, izglāb mani tagad savā lielajā žēlstībā. Viņš to neteica, viņš tā nelūdz. Es jau nesaku, ka tas ir slikti lūgt, bet tajā brīdī, kad mēs esam mērtas brīdī, Jēzum neinteresē tev, vai tas ir gudrs lūgsnis. Ja viss, ko Pēters teica, ko mēs šeit redzam, ir pāntā viņš brēdz un sacīja: Kungs, palīdz man! Tas ir viss, ko viņš pateica. Un kas notiek tālāk? Mēs redzam, ka Jēzus nekavējas. Viņš paņem Pēteru aiz rokas un izvēl ārā no ūdens. Viņš pacēla no tā. Viņš lūdza īsto lūgšanu īstā laikā. Viņš bija problēmā, viņš bija kritis. Viņš bija nokrits, kā ar mēs dzīvē ļoti bieži nokrītam, bet tajā brīdī, kad mēs atjēcamies, ka mēs esam pazaudējuši savu fokusu uz Jēzu, ir svarīgi, ka mēs saucam pēc palīdzības uz Jēzu Kristu. Nevis ar garām un dziļām un gudrām lūgšanām, bet īsu un konkrēti: Dievs, es nevaru tik galā, palīdz man. No tīras sirds, tas, ko Pēters šeit darīja, un Jēzus nekavējās. Mēs vienmēr vēlamies, lai Dievs apklusina vētras mūsu dzīvēs. Dievs palīdz, pasies kāds vētras apklusina šīs vētras, jo es nevaru izturēt vairāk. Bet mēs redzam, ka Jēzus pirms viņš apklusina vētru, ko viņš izdara? Viņš nomierina Pēteru. Ir svarīgi, ka neskatoties, kāda ir vētra mums apkārt, ka mēs paši esam mierīgi. Ne jau mierīgi tāpēc, ka es esmu baigais varonis un manā bār no vētras, bet tāpēc, ka Jēzus ir man blakus. Un to ir svarīgi šitiem ieraudzīt. Tas ir ļoti svarīgi. Viņš parāda Pēterim, cik svarīgi, ka mēs esam mierīgi vētras laikā. Cilvēki mums ļoti bieži vien piebilda. Viņi to var izdarīt, cilvēki mums piebilda, bet Jēzus mums nekad nepiebilda. Un neskatoties uz to, ka Pēters savu fokusu un savas acis bija nolaidis no Jēzus, Jēzus savas acis no Pētera nebija nolaidis. To ir interesanti apzināties, ka lai kādas vērts mums ir blakām, Jēzus mūs neatstāja viens. Viņš vēro mūs, viņš gaida. Un kad tu sauc pēc palīdzības? Sauc tagad. Jēzus to gaida. Jēzus lūdz par mums Dievu. Viņš saka, tu redz, Tēvs, kādas grūtības viņš iet cauri, Jēzus mums ir Dievs apsolījums. Viņš mums nepiemeklē ar lielākiem pārbaudiem, kādas mēs nevaram pamest. Viņš visiem pārbaudiem dara tādu, ka mēs varam pamest. Bet tad mēs redzam, ka nāk
kāds pārmetums Pēterim. Jēzus saka, Pēter, kāpēc tu šaubies? Kāpēc? Tu jau biji nonācis tik un tik metrs līdz manim. Kāpēc tu šaubies? Kas bija tas? Kā var kāds, kurš ir redzējis 5000 pārādīšanu, 5000 vīru pagrošanu, spitālīgu dziedināšanu, no mirušajiem augšām celšanu, aklo dziedināšanu, runājam brīnums, darot brīnums. Kā var kāds, kurš visu to ir redzējis un piedzīvojis, novērst acis no Jēzus un skatīties ko citu? Kā mēs varam, kas esam glābti, kas mēs zinām, ka mēs esam izglābti, mūsu grēki ir piedoti, kā mēs tik ļoti bieži vien nevaram atrast laiku Bībeles lasīšanai, tik ļoti bieži vien nevaram atrast laiku, lai pavadīt lūgšanās ar Jēzu, tik bieži vien laiku nevaram atrast laiku, lai atnāk vienreiz nedēļas dievkalpā. Kas ir tās lietas? Kā var mūsu dzīves svētkus paņemt visu mūsu uzmanību, ja mēs esam attiecībās ar Jēzu Kristu? Mēs ļaujam dzīves svētkiem pārņemt. Un ļoti bieži vien tā nav jābūt ļoti lielām dzīves svētām. Līdz, ko sākās pirmā mazā problēma, līdz, ko uzpūš pirmais vējš, līdz, ko paceļas pirmie viļņi, mēs krītam panikā, mēs sākam paļauties paši saviem spēkiem. Jēzus mēs tā kā nespējam. Ja lietas iet labi mūsu dzīvēs un nav vērtas, tad tas ir tikai vienīgi pateicoties tāpēc, ka Jēzus par to rūpēs, lai tas tā būtu. Tad, kad Jēzus, kā jūs teicat, iepriekšējā nedēļā, kad mēs skatījāmies, tad, kad Jēzus nāca un mācīja viņu priekšā šajā pārbaudījumā, tas nebija tā, ka tas bija sagadīšanās pēc. Jēzus sagatavoja, Jēzus zināja, ka viņam būs pārbaudījums. Jēzus zina, viņš būs sagatavot. Un kad mēs krītam, ļoti bieži vien tas var nākt mums par labu. Jo tajā brīdī, kad mēs krītam, mēs redzam savu bezspēcību. Tas ir tas, kad mēs ieraugam, ka mums ir jāuzticas Jēzu. Tas ir brīdis, kad mēs atjēdzamies, ka kaut taču ir Jēzus. Un ļoti labi, ka tajos brīžos, kad mēs esam apakšā, kad mēs krītam, kad mēs ieraugam to vajadzību pēc Jēzus, kad ieraudzīja Pēters. Pēters nekavētos, līdz ko viņš šeit, viņš slīgs. Viņš teica, kungs, palīdz man. Tā bija pirmā lieta, ko viņš darīja. Viņš jau, ko viņš varēja darīt? Viņš varēja pateikt mācekļiem, ātrādiem čurpes slīgs, es nevaru. Viņš varēja teikt mācekļiem, viņš varēja pateikt, reku, man tas spoks pievīles noslīg. Viņš varēja teikt, viņš varēja domāt. Bet viņš tajā brīdī pēkšņi teica, kungs, palīdz man. Viņš apzinājās, kas ir Jēzus, viņš apzinājās, ka viņš ir kungs. Un ļoti bieži vien tā, ka jābūt man nepatīk. Es pats varu cīnīties, es pats varu savā dzīvē tikt ar visām lietām galā. Un ļoti bieži vien mēs, kad cilvēks ir izglābts, viņš savā, teiksim, tādā liecībā stāsta, ka līdz šim es uzticējos tikai sevi. Līdz šim es mēģināju lietas darīt tikai pats. Ļoti bieži vien tā ir. Un ja mēs tā vēlamies dzīvot uz priekšu, mēs slīksim tieši tāpat kā Pēters. Svarīgi apzināties, ka mēs varam uzticēties Jēzum. Mēs varam uzticēties Jēzum ar kādu dzīves vērtu. Vai mēs krītam? Protams, ka mēs krītam. Protams, mēs visi krītam. Kāds vairāk, kāds mazāk. Kā sāma pamācībās ir teikts, taisnais krīt 7 reizes, bet ceļās arī augšā 7 reizes. Bet bezdievīgais pazūd savā krišanā. 3 lietas, kas nāks ar mums un Jēzus, ir lepnums, tā ir novērsta uzmanība un tās ir bailības. Kas tad ir tas noslēpums, tas staigāt ūdens virsmu? Kas ir tas? Kā mēs varam savās attiecībās staigāt par ūdens virsmu? Es domāju, ka mums atdod visiem skaidri. Tas ir Jēzus. Uzticēties viņam un paklausīt viņam. Tas ir 2 labākās lietas, ko mēs varam savā dzīvē darīt. Uzticēties un paklausīt. Sauc uz Jēzu, ka tu esi pakritis. Nebūsim lepni. Un starp citu, ļoti labi lieta. Tad, kad Pēters bija pakritis, tad, kad viņš slīga, un tad, kad Jēzus izvilka ārā no ūdens virsmas. Ziniet, kas ir tas labākais, kas notika? Pēteris atkal spēja staigāt pa ūdens virsmu. Arī vētras laikā. Viņi pēc tam kopā aizgāja uz laivu. Tas, kas notika. Viņš krita, un viņš atkal cēlās. Viņš spēja staigāt pa ūdens virsmu vētras laikā. Sekundes pirms viņš bija kritis, pēc viņš bija kritis.
Pēters atkal spēj staigāt ūdens virsmu un aiziet atpakaļ uz savu klāju. Svarīgi apzināties, ka mēs arī varam staigāt, kad mēs esam krituši. Mēs varam. Es vēlos novērt ar dzīvolu. Es pats neesmu atcerējis. Neesmu dzīvos atcerētājs. To es atcerēju, kāds 20. gadsimta izcils Āfrikāņu amerikāņu mācītājs Šadraks, Mešaks, Lokričs. Es atvainojos, es nepareizi zināju viņu vārdu. Lokričs. Te jau saucās, vai tu uzticēsies Jēzum? Kristus ir mūžīgi spēcīgs. Viņš ir pilnīgi patiess. Viņš ir mūžīgi nemainīgs. Viņš ir mūžīgi žēlsirdīgs. Nekas nespēj viņu atturēt mūsu svētīt. Viņš ir Dieva tēvs. Viņš ir grēcinieku glābējs. Viņš ir civilizācijas centrs. Viņš ir lielākais fenomens, kurš ir kādā dzīvojis uz zemes. Vai tu viņam uzticēsies? Viņš var apmierināt visas mūsu vajadzības. Viņš to spēj darīt vienlaicīgi. Viņš dod spēku vājiem. Viņš ir pieejams pārvaldījums. Viņš jūt līdzi un viņš visu redz. Viņš mūs sargā un vada. Viņš dziedina slimos, viņš dziedina spitālīgos, viņš piedod grēciniekiem, viņš atlaiž parādus parādniekiem, viņš atbrīvo ieslodzītos, viņš aizsargā vājos, viņš svētī jaunos, viņš rūpējas par veciem, viņš atalgo čaklos. Draudz, es cenšos jums pateikt, lieciet savu cerību uz Kristu. Viņš ir gudrības atslēga, viņš ir zināšana avots, viņš ir atbrīvošanas ceļš, viņš ir miera ceļš, viņš ir ceļš uz taisnību, viņš ir lielceļš uz svētumu, viņš ir vārtu slavu godu. Liec savu cerību uz Kristu. Viņš ir varano kungs, viņš ir uzvarētāja kapteinis, viņš ir varoņu varonis, viņš ir likumdevēja vadonis, viņš ir līdz galam nonākušo uzraugs. Viņš ir valdnieku valdnieks, viņš ir prinču princis, viņš ir kungu kungs un ķēniņu ķēniņš. Liec savu cerību uz Kristu. Viņa mats ir daudzveidīgs, viņa apsolījumi ir patīgs, viņa dzīve ir nepārspējama, viņa labestība nekad nebeidz, viņa žēlstība ir mūžīga, viņa mīlestība nekad nemainās. Ar viņa vārdu mums pietiek, ar viņa žēlstību mēs esam glābti. Viņa valdīšana ir taisna. Viņa jūgs un nasta ir viena. Es vēlos, kā tas spēkums viņu aprakstīt. Viņš ir neaprakstams, tāpēc, ka viņš ir neizprotams. Viņš ir neatspēkojams, viņš ir neuzvarams. Tu nespēj dzīvot ilgāk kā viņš, un tu nevar dzīvot bez viņu. Herods viņu nespēja nogalināt. Nāve viņu nevarēja uzvarēt. Un paldies Dievam, ka kaps nespēja viņu noturēt. Neviens nav un nebija pirms viņu, un nebūs neviena pēc viņu. Viņam nav priekšteču, un viņam nebūs arī aizstāvīgi. Viņu nevar apšaubīt, un viņš arī neatkāpsies. Draudzē, klausieties, lieciet savu cerību uz Kristu. Un tos vēlos ar šajā rītā novērot, ka mēs liekam savu cerību uz Jēzus Kristu, jo viņš ir neatkāpsies. Lūdzu, Dievu. Mēs Tēvs, paldies Tev par šo rītu, par to, ka Tu mums esi devis savu dēlu, Jēzus Kristu, kurš ir ķēniņš, kungs. Viņš ir mūsu glābējs, viņš ir grēcinieku draugs, viņš glāb grēcinieks, Tēvs. Tas ir tas, kāds Tu esi. Tu, Tēvs, savu mīlestību pierādīji to, ka Tu nomiri par mums pie pieejama grēcinieka, Tēvs. Tu nomiri pie krusta, Tu atstāji debesis, lai nāktu un nomirtu mūsu grēkiem. Tēvs, ļauj varam uz ticību, ļauj, lai mēs spējam likt savu cerību uz Tevi, tikai un vienīgi uz Tevi. Tēvs, pateicies par Bībeli, ko Tu mums esi devis šajā rītā. Es vēlos, lai Tavs vārds nosēž mūsu sirdīs un mēs izvērtējam savas dzīves, lai mēs saprotam, lai Tu esi tas, kas mums uzrāda, kas ir tās lietas, kuras mēs esam ļaujuši nākt starp mums un Tevi, Tēvs. Tu mums esi devis svēto gāru, caur kuru Tu mūs vādi. Un es lūdzu, lai svētais gārs ir tas, kas pārliecina par tām lietām, kas mums ir jāmara, par tām lietām, kas mums ir jāmara savā. Mēs Tev pateicamies, mēs Tev slavējam, mēs Tev godinām, Tēvs. Un visi lūdzamies Jēzus Kristus vārdā. Amen.
laiks, vai ir kādam, kurš vēlas kaut ko līdzdalīt šajā rītā? Kāds ziņojums vai informācija? Labi. Tad par ziņojumiem. Šodien pēc dievkalpojuma būs svētais vakarēdienas uzreiz, ja tagad kāds pāris minūtītes uztaisīsim pauzīt, un tad atkal ienāsim sanāk kaut ko uz rītu. Var atvērt svēto vakarēdienu un apsveikt arī jaunkristītos un jubilārus. Rītdien, pirmdien, 9 no rīta lūkšanas svētbrīdis, draudzes namā, ieejam no Sieniela puses, rīt 9 no rīta. Trešdien ir vakar svētbrīdis, pulkstenis 18, 6 vakarā, arī draudzes namā. Ceturtdien ir Bībeles studija, pulkstenis 5:30 vakarā, kur vada Igors. Un svētdien ir nākošais svētdien dievkalpojums, kuru vadīs Edgars Teksnis. Un arī šodien pēc dievkalpojuma pulkstenis 4 ir Bībeles studija krievu valodā, ja? Jā, arī kur vada Igors Manfrīds. Nākošais svētdien pieaugušo svētdienas skolu vada Kārlis Teksnis. Un viņš stāstīs arī kā no biogrāfijām, un šoreiz tas būs Viljams Petlers, par ko viņš stāstīs nākošais svētdien 9:30 ir pieaugušas svētdienas skola. Jā, līdz 10:11, un tad ir sadraudzība. Nākošais svētdien Kārlis Teksnis runās par Viljamu Petleru. Pēdējais ziņojums, ko es gribēju pieminēt, ir tas, ka mums šodien arī starp citu ir daudz sācis, kurus mēs varam paņemt, kurus stāv daudz beigās uz galveniem droši ņemiet. Un viens ziņojums, kurus vēlos pateikt, ir mums ir misijas fonds, kuru finanses tiek novirzītas, respektīvi cilvēkiem, kuriem ir kādas vajadzības. Mēs ejam paciņām pie cilvēkiem uz mājām un ar pārtikas paciņām līdz ar to vajadzīgi kāds naudas, lai atbalstītu tās paciņas, lai varētu nopirkt un tā un vēl šādas lietas. Un tur beigās, tagad kopš šīs dienas, tur stāvēs misija, tāds trauks misijas fondam. Un jūs droši jums ir uz sirds, kā nauda ielikt, tik pa laikam jūs tur varat kaut ko ielikt. Tas nekādā ziņā nav saistīts ar to, ko mēs dodam dievkalpojuma laikā, bet tīri kāda iespējā kā kalpot evangelizācijā un misijām. Tas izskatās laikam arī viss, ja nevienam vairs nav nekas, ko līdzdalīt, tad mēs varētu vienoties pēdējā kopdziesmā, kur ir 783 no dziesmu grāmatā. 783.